Šī intervija, ko es sniedzu cilvēkam, kur ar lepnu var saukt par savu draugu Edvienam Šnorem, ir domāta tiem cilvēkiem, tiem latviešiem, kuri saka reizēm, ka neko nevar darīt. Šodien neko nevar darīt, vakar neko nevarēja darīt, un nemaz nerunājot par to laiku, 70. gadu sākumu, 50. gadu beigās, kad likās, ka vispār neko nevar darīt. Rīgas garnizona karaspēkā svētku parāde. Mēs lepojamies ar mūsu armijas spēku, ar tās varenību un māku. Tolaik mācījos aviācijas institūtā. Bija tāds RIGVF, Rīžskij institut inženierov graždansko vazdušno flotā. Tur valdīja tāds totāls, pilnīgs pārkļuvošanas gars. Es jautāju tiem lektoriem, no kā tad atbrīvoja Jermaks Sibīrijas tautas, no kā atbrīvoja Krievija Kaukāzes tautas, un jau tās kaut kādā veidā darīja, acīm redzot, tos lektorus uzmanīgus. Un tad, kad bija novembra sākumu lekcijas par konstitūciju, jau par to sāka laicīgi gatavoties, tad es iebildu, ka Latvijā notiek totāla pārkrievošana un ka tas ir skaļā pretrunā ar dižā Ļeņina mācību par nacionālo jautājumu. Iznāca tāda asāka saruna. Man jautāja, kur tad jūs redzat to nacionālos jautājumus neatbilstību tai dižai Ļeņina mācībai? Es teicu, ka nemazam tālu nav jāmeklē. Man armijā bija jārunā krievu valoda, man bija jādien krievu armijā, man bija jādzied kopā ar citiem Rasija, Roģina majā, tā bija obligāta dziesma, kuru mums bija maršot, bija jādzied. Un tagad arī šeit institūtā es nevaru mācīties latviski, man jāmācās krieviski, un ka tā sastāvēšana Padomju Savienībā neko labu nav Latvijai atnesusi. Tas, acīm redzot, bija pa daudz, ka lektors auditorijā sāka pacēla balsi. Kto же вам запрещает выйти из состава Советского Союза? Ты что, не читал Конституцию СССР? Если это твой народ так хочет, так давайте. Lūk, tad tajā brīdī es sapratu, ka nedrīkst vairs gaidīt, kad man tam narodam ir jāpajautā, vai tas narods хочет, jeb negrib. Un tad es domāju, jāpaceļ karogs, un tad jau redzēs, vai tas narods atbalsta to un ir pār, jeb arī pretī, un jāpaceļ karogs pašā centrā, tā lai visi redzētu, lai neviens cilvēks nevarētu pateikt, ka nekā nav bijis. Viņš ir tāds valdošs tornis pa visu pilsētu centru, te taču ir milicijas galvenā pārvalde, viņu acu priekšā tas ir viens. Tirgus laukums, stacijas laukums, te ir visi trolejbusi, autobusi, tramvaji šeit gāja toreiz cauri. Tāpēc tas bija svarīgi.
Karoks man bija uzšūts, viņš bija Pārdaugavā tēva mājās. Nogalbāts man tajā vakarā, viņi ielika mugursomā un līdz man bija viena mācību granāta ar drāžu kamoliņu un flagstangām, kabats baterija, ar kuru varēja tāda aptumšotā tādā veidā kaut ko skatīties. Un uz rīta pusi es biju spētījis no literatūras, ka laikā no pulkstens 4 līdz 5:30 kaut kur tajā laikā ir cilvēkiem visciešākais miegs. Un es domāju, ka varbūt šeit milicijas darbinieki, kas tie milicijas galvenā pārvalde. Jā, tā ir lielā ēka, viss šis kvartāls toreiz bija milicijas galvenā, LPSR milicijas galvenā pārvalde. Iespējams, ka arī viņi tajā laikā varbūt būs pieguruši, varbūt iemiks, un tad jau man būs vieglāk tikt ar savu uzdevumu galā. Pārgājis pāri Daugavas tiltam, izgājis cauri Vecrīgai, gar Universāla veikalu, gāja pa Krišānu Baronielu projām uz savas mātes mājām, tas ir Krišāna Baroniela 88. Tur pārģērbos, pārlaida roku pār durvīm, kur aiz durvīm māte gulēja. Bija iedomājies, ka jāiet atvadīties, bet tad apdomājos, ka viņa var pamosies un sākt tos jautājumus, kurien es eju, un tas būtu grūti. Viņa gan pamodās, un jautāja man, ko es viņai pāris vārdos atbildēju, ka es aiziešu uz kādu laiku tikai. Un interesanti, ka paliek atmiņā, ka māte teica, vai tad tu taisies dēls iet pavisam. Viņa man nekad agrāk tā nebija jautājusi, man tā kā tāda, mazliet tā kā tāda drebuļa pārgājuši kauliem, vai tad it kā tāda zīme būtu. Es teicu, es būšu atpakaļ. To es toreiz nezināju, ka es būšu atpakaļ pēc ilga laika. Un krūmi bija šeit ar tiem kokiem. Šeit bija saudzes pieaudzis ar krūmiem pilns. Te bija kaut kāds sēdeklis tālāk. Un šeit krūmos, šeit es atnācu no turienes tā kā. Atnācis turnes bija tur. Šeit nevarēja redzēt, te bija ēna. Tātad no tiem gaismīkiem šeit bija ēna. Un te es krūmos, vai no šeit, ja tas bija šeit kaut kur tālāk. Ieslēpu krūmos mēteli, noģērbu, ieslēpu krūmos mēteli, cepuri, un tad jau pilnā gatavībā šeit pa šito taciņu gāju pie torņa. Piegājis pie apžogojuma, pēkšņi jūtu, ka kāds uz mani skatās. Reizēm tā ir dzīve, ka tu jūti, ka ja visi nervi sasprindzināti un tāda iekšējas spriedzes, tu jūti, ka kāds uz tevi skatās. Kas tas ir, grūti izskaidrojams. Bet es jūtu, ka skatās. Druģēni domāju, ko man darīt. Nu, skatos pēkšņi piesliet pie tā apžogājuma slota. Sāk šeit slaucīt šitādā veidā. Un turpat bija šaufele. Un tad, kad sāka līt tas lietas, tad jau es biju tik tālu iejoties tajā savā lomā jaunajā, ka nebija nekāda sarežģījuma paskatīties, kas tad uz mani skatās. Un lūk, tad es pametu acis turien, skatījos tur uz tā tiltiņa tur. Te bija viss aizsnicis, te bija sniegs, viss kanāls bija aizsalis. Un uz tā tiltiņa bija apstājies tur, kur patreiz tā meitenīte iet tur. Tajā vietā stāvēja viens ar platmalu garš
tāds garš, slaids, dūšīgs tēvainis un atspiedies ar vienu roku pret margam, sekoja, skatījās, ko es te daru. Un pēc cik tā slaucīja, un tad pēkšņi sāk, es viņu redzēju, kad paskatījos uz viņu, tad redzēju, viņš bija pacēlis apkakli un tādā lēnā gaitā aizsoļoja lūk tur uz to pusi aizgāja. Tad, kad viņš bija pazudis, tad es vairs ne brīdi negaidīju. Momentā pāris tādos rāvienos bija augšā uz tā apžogojuma malas. Žogs bija kaut kur šeit. Lūk, te es viņam uzrāpos augšā uz žoga un lecu. Un tālāk pa kāpnēm augšā uz pirmo platformu, otro, trešo un tā tālāk. Tad, kad es biju pie pašas augšas, kad beidzās tā konstrukcija, es iedomājos, ka būs kaut kādi pakāpieni, kaut kādi spraižļi, ar kuriem es tieku augšā, jo tālāk nāca stienis tāds, parazins stienis uz augšu, bet nekādu pakāpienu nebija. Tas man bija liels pārsteigums. Es nevarēju saprast, vai tad tiešām tas alpinists būtu no lejas nesis sev līdzi kaut kādas palīgierītes, ar kur viņš tālāk iet, jo cik daudz es taustīju, viņi nekur nevarēja atrast, nekādu pakāpienu nav, vienkārši viens taisnis stienis gāja augšā. Bet es jau dzirdēju tā karoga plandoņu, tā viņam tepat kaut kur augšā ir jābūt, tas pavisam tuvu. Un tad man nekas cits neatlika, kā vienkārši pamazām es attīrīju to konstrukcijas augšu, pūzdams elpu virsū tā un skrābēdams ar pirkstiem, novilku cimdas nost ar nagiem skrābēdams, attīrīju tā masta, tā paša tā kāta, tā stieņa pamatni, lai es varētu ar kājām tur atspērties, pieturēties tā droši. Un tad pamazām sāks lieties kājās. Pilnīgā tumsā kājām slīdot, rokām nosalušām, jāsaka pavisam atklāti, tas bija diezgan grūti. Bet pamazām uz vienu ceļu, tad uz otru ceļu apķēries ar vienu roku ap to stienas lejos kājās un cēlos un nav neviena atbalsta punkta, neviena. Tad ļoti labi, ka man bija tās tenis kurpes, un vilna zeķis, tās tenis kurpes piekļāvās tā apkārtai. Es it kā apņēmu ar abām kājām to pamatni, un tad stiepos uz pirksgaliem, un paldies Dievam satausīju šķērssienu. Tad augšā ir šķērssienas, tāds šķērstienis iet. Tad es ar abām rokām ieķerējos tajā šķērstienī un vilkos klāt. Pievilkos, kad dabūju pārcelt vienu kāju pāri, tad jau es jutos, jau biju kungā. Pārcelu otru kāju, un tad tādi mazi drebuļi drebināja. Tad es atsprādzēju siksni, viņa bija pietiekoši gara, lai varētu viņu piesprādzēties pie masta. Apsprādzēju siksnu, piesprādzēju pie masta, savilku, pārbaudīju. Un tad es biju gatavs karogu laist no savas azotas ārā. Vai nu tā bija sagadīšanās, bet jūtu, ka vairs nelīst. Tas lietas bija apstājies. Un laižu viņu vaļā, to karogu no krūtīm velku augšā, viņš man bija ielocīts tā, ka viņš nāca pa posmiem nāca ārā. Viņš man bija liels, tādu labi lielu uzšu, vēlāk kā man izmeklētāji, gan viens, gan Reivalds, gan Kaķīs teica, tu taču pārcenties, tik lielu nevajadzēja, bet es reiķinājos to, ka viņam tālu būtu jābūt redzamam. Un viņš sākumā karogs uzgāja augšā gan, bet tā it kā nokarājies. Un tad pēkšņi tāda vēja pūsma, un viņš vienā momentā visā savā plašumā izvēlās ārā. Un tajā brīdī, nezinu, laikam, ka viss tā bija sagadīšanās, mēnesis parādījās ārā
no mākoņa malas, tad kaut kāds mākonis aizgāja malā, acīmredzot, ar to arī beidzās tas lietus un mēnesis parādījās pilns. Nu, tāds fantastisks skats, tas karogs augšā visā platumā, tā lēni, tā majestātiski plīvo. To dienu labi atceros. Ierodoties darbā, visi sačukstējās čupiņām un stāstīja, ka karogs, Latvijas karogs ir ievilkts radiotornī pie galvenās milicijas pārvaldes. Es reiz redzu, ka stāv cilvēki un skatās uz to pusi, un es jau tā paskatu, jā, augšā plīvo sarkanbalts karogs. Es pārbrīnījies, es nevaru iedomāt, ka šodien tādās Padomju Savienības laika varētu būt karogi. Stacijas laukumā pilnīgi ejot pāri kanāliņam, skatījāmies uz to torni, bet tik ļoti bailīgi, pat bailes bija pagriez galvu. Liekas, ka novēro, ka tūliņ saņems ciet, ja ieraudzīs, ka skatās, bet plīvoja karogs, un mēs viņu redzējām. Plīvoja Latvijas karogs. Uz brīdi tāda sajūta bija, ka gribējās palikt tur sēdēt. Ko es tur kāšu? Bet tad tāds instinkts palika, un ja man tā palaimējās tikt šeit, palaimējās uzkāpt augšā un palikt dzīvs, varbūt, ka man palaimējās arī tikt lejā dzīvam, un varbūt, ja labi palaimējās, arī aiziet tā, ka neviens man nepamana. Protams, ka tā bija naiva doma toreiz, es biju jauns, nepieredzējis. Tikai vēlāk uzzināja, man to vēlāk jau Čekā pateica, ka tur esot bijusi signalizācija un ka jau pie pirmās platformas esot jau zinājuši, ka kāds ir augšā tornī, ka kāds kāpj augšā. Jau biju lēcienā uz to žogu no konstrukcijas, kad viņi, jau redzēja, ka viņi no turienes tev aiz muguras, tur tās durvis, tur tā niša tāda, no tām durvīm izskrēja ārā grupa cilvēku ar pistolēm rokās. No turienes skrēja otra grupa tur, šeit pa to nolaida no laukumiņa, un trešā grupiņa bija tur. Tāda trešā grupa bija tur. Tāda rupja balss, atceros, sauc Prīgai sudā. Rādīja man ar pistoli to stobru, kur man jāprīgā. Pirmais trieciens man tā nogāz gar zemi. Pēc tam jau sāka tāda kājām un kulākiem spārdīt un daudzīt, un laikam katrs jūt, ka viņam ir tas, tāds svēts pienākums, kā mūsu tajā dziesmā, ka, iespert vai iesist vismaz kaut ko tā. Tā viņi man tur klapēja, sākumā sāpēja, vēlāk, būtībā pēc brīža vairs nekādas sāpju vairs nebija. Vienīgais, kas man bija interesanti, ka es visu redzēju, visu sapratu, kas apkārt notiek, un tāds iekšējs tāds prieks bija, ka ar tiem lamu vārdiem, kas apkārt tur bija, neviena paša latviska lamu vārda nebija. Visi bija tajā, tā teikt, tajā, ko viņi grib par valsts valodu, tātad tajā valodā viss bija. Kaut ko man jautāja pie auss visu laiku, uztaigi jautāja familija, un es domāju, nekā, to miniet paši, meklējiet to familiju, to jums to familiju neteikšu, bet, un es izlikos, ka es dzirdu, nesaprotu neko, man piebikstīja pie pleca, un es redzēju, ka man blakus nolikta bļoda ar ūdeni. Vispirms ieplaka ar seju tajā ūdeni, augsts ūdens bija, un tas atsvaidzināja. Tas bija tā atžieģinoši, es jūtu, ka dzīvība atgriežās manī. Tad tā pārlaida rokām pāri, galvas saslapināja un apmazgāja to sev ģīmu un jutos jau pavisam svaigs. Un tad viens no tiem skaidrā latviešu valoda, redz, kā ir, vai jūties labāk?
es pamāju galvu, ka jā, ka jūtos labāk. Nu jā, nu tad jau varēsim arī parunāt. Tā it kā vieglāk palika, beidzot viens cilvēks runā ar tevi latviski, vai ne, un tā ir tāda līdzjūtīga, tāda viņš bez tam parūpējās, lai es varētu savu ģīmi nomazgāt. Nu, tāds siltums ielīja krūtīs, es jau nezināju, ko darīšu, un kā tas viss nāca vēlāk. Jā, nu parunāt, pirmais jautājums atceros, viņš reizēm teica, tu reizēm jūsojās, kāpēc viņi jūs izvēlējās par to kāpēju? Sākumā nesapratu, kāpēc viņš jautā jūs, un es biju viens, vai tad viņi to neredzēja, nezinu. Un es teicu, es biju viens. Nu, tā nevarēja būt. Nu, kur tad tie pārējie palika? Nu, tad var būt tādas runas tālāk un tālāk, jo tālāk viņi jautāja, jo vairāk es sapratu, ka tīri labvēlīgi un draudzīgi tie jautājumi tomēr nav. Viņi gribēja zināt, kas bija, ar ko bija, vārds, uzvārds, kaut ko tādu. Nu, varbūt no tās sarunas mums nekas nesanāca, un tad otrs vīrs ierunājās, un viņš teica, nekas, pie mums jūs visu izstāstīsiet. Un es tā iekšēji nodarbēju, kas tas pie mums ir, un sapratu, ka droši vien, ka tas ir tā Čekas māja, jo acu priekšā uzpaliek tas kādreiz redzētais, tā grāmata Baigais gads, vai ne, ar visām tām bildēm, un kas, nu, es zināju, kas ir Čeka, zināju, tātad tas būs tur, un tātad daudz maz jārēķinās ar to, kas man tur var sagaidīt. Bet tāda izpildītas misijas sajūta bija tik mierīga sevī un tāda nosvērtība, ka man būtībā nekas tālāk vairs nebaidīja.